Šajā epizodē tu iemācīsies, kā izmantot ChatGPT, lai efektīvi strādātu ar PDF dokumentiem. Parādīšu, kā izgūt tekstu pat no tādiem failiem, kuros to nevar nokopēt, kā izdalīt konkrētas lapas no liela dokumenta un kā ātri saprast būtību, izveidojot kopsavilkumu. Ja vēlies uzzināt praktiskus trikus, kas padarīs tavu darbu vieglāku, spied patīk un abonē kanālu. Daudzi PDF dokumenti ir saglabāti kā attēli, kas nozīmē, ka tu nevari vienkārši iezīmēt un nokopēt tekstu. Bet ir risinājums. Tu vari augšupielādēt PDF dokumentu ChatGPT un palūt. Izgūsti manu tekstu no šī PDF un formatē to skaidrā, labi salasāmā veidā. Tu vari arī palūgt, lai ChatGPT izvilkto tekstu sagatavo Word formātā. Sagatavo izgūto tekstu Word formātā kā lejuplādējumu failu. Tu vari lejupielādēt izgūto informāciju Word failā. Lūk, cik tas bija vienkārši un ātri. Ja PDF dokuments ir pārāk liels, bet tev nepieciešams tikai dažas lapas, ChatGPT var palīdzēt tev ne tikai atrast un atdalīt vajadzīgo informāciju, bet arī sagatavot lejupielādējumu failu ar tieši tām lapām, kas tev nepieciešams. Vienkārši augšupielādē failu un palūt. Šajā gadījumā mēs paņemsim jaunāko Pasaules ekonomikas fóruma darba vietu nākotnes ziņojumu. Mani interesē 19. lapa par visstraujāk augošākajā un visstraujāk rūkošajām darba vietām. Lai to iegūtu, es rakstu šādu vaicājumu. Atdali man 19. lapu no šī PDF un sagatavo lejupielādējumu failu ar šo lapu. Lūk, esmu ieguvis nepieciešamo lapu, tādējādi ietaupot gan laiku, gan vietu uz cietā diska sev un kolēģiem, kuriem šo vēlos nosūtīt. Kad esi izguvis tekstu no PDF, bieži vien visa informācija nav jālasa pilnībā. ChatGPT var palīdzēt izveidot kodolīgu kopsavilkumu no dokumenta satura. Ja vēlies uzzināt vairāk par ChatGPT, iespējām kopsavilkumu veidošanā, noskaties iepriekšējo epizodi, kur stāstu par to plašāk. Tagad tu zini, kā izmantot ChatGPT darbā ar PDF dokumentiem, izgūt tekstu arī no attēla formāta PDF, izdalīt konkrētas lapas un pat sagatavot tās lejupielādēšanai, kā arī izveidot ātru kopsavilkumu no iegūtā satura. Kurš no šiem trikiem tev būtu visnoderīgākais? Ieraksti komentāros. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.